Šodien tēmā es vairs no sevis muļķības nepieņemšu. Vēlos parunāt par šo tendenciju skatīties video, kā manifestēt konkrēto cilvēku. Šobrīd simtiem tūkstoši cilvēku skatās internetā video un meklē informāciju, kā manifestēt, ja piesaistīt konkrēto cilvēku, kas viņiem tā kā patīk, bet šī patika un mīlestība nav apusēja, tāpēc viņiem vajag viņu tā kā piesaistīt, manifestēt. Jautājums, par kuru es gribu tiešām parunāt šajā tēmā, ir, kāpēc tieši cilvēkam gribās piesaistīt vai manifestēt šo konkrēto cilvēku, par kuru jūtas nav apusējis. Parasti tie ir iemesli, kas balstās uz 3 pamata lietām. Pirmā būtu loma, ko piešķiram šim cilvēkam. Psihologi ir izpētījuši un skaidro, ka, kad mēs piedzīvojam traumas, it sevišķi bērnībā, mums ir nepieciešams viņas kaut kādā veidā atrisināt. Un visbiežāk tas var notikt, piemēram, ja kāds no vecākiem aiziet vai nevērīgi izturās, ignorē visas emocionālās vajadzības, tad šis bērns, kad izaug, atrod tā kā romantisko interesi vai pat partneri, ar kuru izspēlē tā kā šīs lomas ar tādu zemapziņas līmeņa mērķi atrisināt šo pagātnes traumu. Tad jautājums, vai šim cilvēkam tu piešķir kādu lomu no pagātnes traumām, ko tu centies atrisināt. Otrais būtu stāsts. Tas ir vienkārši, kad mēs paši sevi ieskaidrojam, iegalvojam, ka, lai arī šo cilvēku mēs nemaz tik labi nepazīstam, šis ir mans ideālais puisis vai mans sapņu princis vai otrādi meitene, sapņu princese, tik ideāli, mēs būtu tik saderīgi, mums būtu tik labi, vārds sakot, kaut ko par šādu tēmu mēs sev iestāstam to. Un trešais būtu kāds ierobežojošs uzskats. Piemēram, ka es neesmu pietiekami labs, tāpēc man ir jānopelna mīlestība. Un tāpēc es izmantošu šos manifestēšanas padomus, es mainīšu sevi, kā es uzvedos, centīšos tur fantazēt, kaut ko mainīt realitāti, un tad es iegūšu to mīlestību, jo tā man ir jānopelna un jāiegūst. Tad, ja tu vēlies uzlabot savu dzīvi un atbrīvoties no šīs domas, ka tev vajag piepūlēties, piedabūt kādu, kurš tevi nemīl, tevi mīlēt, padomā nopietni par šiem jautājumiem. Mēģini izvilkt no savas zemapziņas to īsto iemeslu, kāpēc tev liekas, ka vajag censties piedabūt kādu sevi mīlēt. Un tad, kad tu uzzināsi šīs atbildes, tad tu zinās arī, ko tālāk darīt un pie kā tev tiešām ir jāpiestrādā, lai to atrisinātu pavisam.